kāpēc Latvijā galega nav plaši iedzīvojusies kā, piemēram, rapsis, ir lopkopju un augkopju zināšanu trūkums. Tas arī ir iemesls, kāpēc Lauksaimniecības universitāte šo kultūru nav popularizējusi. Jo bez prasmēm iesēta, galega nenesīs gaidītos rezultātus un no zemnieku puses tiks noraidīta. Lauksaimniecības universitāte pat labāk gatavo un iesniedz projektu par zemnieku izglītošanu, un visās aptuveni 40 izmēģinājumu stacijās Latvijā ar laiku varētu būt pieejama plaša izzinošā literatūra un konsultācijas augkopjiem un lopkopjiem. Tas nav tā, kā mēs sējam tevi iesēja āboliņu un nākošā gadā brauc un pļauj. Pie galegas ir jāpiestrādā nevis tekošā gadā, bet jau gadu iepriekš jāiztaisa augsnes analīzes, vai viņa nav par skābu, augsnei jābūt tīrai no nezālēm. Vēl viens iemesls, kāpēc galega nav tik izplatīts augs kā rapsis, ir lobijs Latvijas un Eiropas Savienības līmenī. Ir liela konkurence. Saprotat, ja tagad visi audzēs galegu, atkritīs āršana kā āboliņiem vai stiepzālēm, āboliņš jāmaina par 3-4 gadiem, atkritīs āboliņu sēklu ražošana tiem, kur tie liks. Atbrauc profesors no ārzemēm, ārzemnieks saka, jūs ar to galegu neplātaties, kur mēs liksim lucernas sēklu. Atbrauc no Eiropas Savienības komisārs, un mēs stāstam visu. Viņš piekrīt labi, bet viņš saka, bet mums ar Ameriku noslēgts līgums, mums jāpērk soja. Lūk, mēs sakam, ja zemnieks audzēs to galegu, nodrošinās to proteīnu, tad nebūs jāpērk. Kopumā Latvijā ir ap 1000 hektāriem iesētas galegas platības. Taču, ja Agrobioloģijas institūts saņems atbalstu, katru gadu šis apjoms varētu kāpt par 500 hektāriem. Taču kāds tad īsti ir labums lopiem no šī auga un kā praksē strādā ar proteīniem pārbagātā kultūra? To jautājām vienam no nozares autoritātēm, profesoram Jānim Latvietim. Viņš atzīmē 2 svarīgas galegas īpašības – minētais proteīna daudzums, kas īpaši nodar ziemas periodos, un auga masa. Jāsaka, ka galega pārspēj masas ieguves ziņā gan āboliņu, gan lucernu un, piemēram, proteīnu. Ar galegas sējumiem mēs varam pat 2 tonnas iegūt no hektāra. Āboliņam šādu ražu grūti sasniegt, un to nesniedz arī lucerna. Atskatoties uz veiksmēm un neveiksmēm, gan universitātes zinātnieki, gan arī lopkopji vasaras izskaņā tikās kopīgā seminārā Viļānos. Semināri parasti notiek tamdēļ, ka cilvēki meklē jaunas pieejas mūsu laikam. Un šis seminārs ir par zālāju audzēšanu, ir tieši vērsts uz to, kam ir piena lopkopība. Jo mums ir jāmeklē tāda zālāji, kas dod rezultātu un dot bez lielām pūlēm, lai sagatavojot šo zāli konservēšanai vai ganīšanai, augtu piena izslaukumi. Un tāpēc mēs šodien sanācām, 4 doktori bija, jā, es varu nosaukt viņus vārdā, varu nesaukt, bet, un praktiķi, un tas ir ļoti labi. Es vēl, kad strādāju valsts saimniecībā pa direktoru, man vienmēr gribējās zinātni saistīt ar praksi. Un šodien šis seminārs to apliecināja. Jo biežāk tiksies zinātnieki ar praktikiem, jo jebkurā nozarē rezultāti būs labāki. Beidzoties vasarai, kad ziemas barība lopiem jau sagatavota, zemnieku rūpes neapstājas. Arī ziemā saimnieks izsver katru soli, lai viņa saimniecība neiznīktu. Piena ražotājs rūpīgi izsver kultivēto zālēju izvēli, jo no tā ir atkarīgs, cik piena būs viņa spainītī. Galega, vai jūs arī to izmēģināsiet? Es noteikti viņu izmēģināšu, jo redziet, kas pa lietu. Varbūt, ka tiešām, ka viņai ir tik daudz zaļās masas, ka viņai ir tik daudz proteīna, kāpēc viņu nepamēģināt, kāpēc viņu neizmantot. Tās grūtības, kas ir iesākot jebkuru jaunu lietu, mēs lauksaimnieki pie tā esam pieraduši, un tāpēc tas nerada problēmas būtībā. Tomēr vislielākā uzmanība tika pievērsta kultūrai, kas Latvijā un īpaši Latgalē ir samērā jauna. Tāpat kā lucerna un āboliņš, arī galega ir taurindziežu dzimtes augs, taču izdevīgāks, jo žūstot nezaudē vērtīgās sīkās lapiņas. Galega ir ļoti piemērota kultūra piena lopkopjiem, jo tā ir ražīga un var izmantot kā pienu dzenošu līdzekli govīm. Arī zirgiem un cūkām tā iet labumā. Izrādās, ka galegu pazina jau senie romieši un pat lietoja uzturā. Jāteic, galegas audzētāji Latvijā joprojām ir retums. Jāni Kvantu,
Kolēģi mīļi sauc par Latvijas galegas faraonu. Jūs audzējat vairāk nekā 200 hektāru platībā galegu. Vai tam ir nepieciešama drosme? Kas vēl ir tam vajadzīgs, lai to sāktu? Arī drosme varbūt arī šī gadījumā nepieciešama ir. Tas ir apmēram kādi 6 vai 7 gadu darba rezultāts. Un šī palīdzība no speciālistiem, reiz arī paša eksperimenti ir pieveduši pie šī skaidļa. Pašā sākumā bija arī liela kļūda. Pavasarī, zināt, kā saulīt spīd un gribās nosauļoties. Un es atveru garažai durvis, un to nitrogēnu tur maisu, un iedomājieties, visas tās baktērijas tika nokautas, un man tas rezultāts bija diezgan bēdīgs. Es rudenī redzēju, ka daži augi ir pilnīgi dzelteni, tas nozīmē to, ka tur nitrogēna nav, ka tur viņi nav uzņēmuši no gaisa to skābekli. Un tad es mēģināju miglotāju, man iestāstīja, tas rudenī braucu parasto miglotāju, mēģināju to nitrogēnu izšķīdināt tajā miglotājā un tādā veidā nomiglot lauku, lai kaut kas sāk veidoties ar tām baktērijām un veidot tās gumiņus. Taču kas būtu seminārs, ja lauksaimnieki kopā ar zinātniekiem nedotos izbraukumā apskatīt laukus, kur vietējie zemnieki iekopuši šādus laukus? Jo tur gan saimniekam ir ar ko lepoties, gan zinātņu doktoram aplūkot. Mīkstiņš ir tāpēc, ka viņam ir plāna sieniņa un stiebram ir caurs vidus. Un līdz ar to ir 2 labumi. Pirmkārt, viņš ir mīkstāks dzīvniekam ēdot, un otrkārt, par cik caurs vidus viņu ir vieglāks izžāvēt sienam nekā tos zālājus, kas ir ar resnu stumbru un vidus nav caurs. Galega, kā gatavo sienam, svaigi pļauta, viņa nav tik bīstama no tā, ka lietus viņu stipri sabojās. Jo uz galegas lapiņām ir salīdzinoši bieza vaska kārtiņa un ūdens neslapina, bet šī vaska kārtiņa aizsargā un galegas lapās ūdens iet iekšā maz. Zemnieki ir spējīgi ar interesi apgūt un vajadzīgs tāds grūdienis, pieredzes apmaiņa un neliels valsts atbalsts Latgales reģionam šo kultūru audzēšanā, un arī būs pieniņš. Jo šitā galega nozīmē pienu dzenošs līdzeklis. Un tagad ļoti liela interesi izrādījuši arī pārējie saimnieki, kas piedalījās šajā seminārā. Un mēs esam tādu stingru pārliecību, ka šīs Latgales rajons, zona, reģions, kas raksturīgs mums Latvijas ainavā ar zilajiem ezerzemiem bagātais ar linu ziediem, kas zied, lini zied un nozied, bet galega tā ziedē jau no maija beigām, ja nopļauj arī zied pa vasaru un arī vēlā rudenī. Un šī kultūra būs tā, kas pagarinās to Latgales zilo ziedu laiku. Latgales reģionā galegas audzētāji ir retums. Tādēļ semināri esot lieliski iespēja dalīties pieredzē ar citiem lauksaimniekiem, saņemt profesionālās konsultācijas no zinātniekiem, kā arī nodibināt turpmāku sadarbību. Galegu pazina jau senie romieši, tomēr līdz Latvijas piena lopkopjiem tā nonākusi tikai šajā gadsimtā. Jāņa Kvanta zilie galegas lauki plešas jau vairāk nekā 200 hektāru platībā. Tādēļ kolēģi viņu mīļi sauc par Latvijas galegas faraonu. Arī drosme varbūt arī šī gadījumā nepieciešama ir. Tas ir apmēram kādi 6 vai 7 gadu darba rezultāts. Un šī palīdzība no speciālistiem, reiz arī paša eksperimenti ir pieveduši pie šī skaidļa. Zemnieki ir spējīgi ar interesi apgūt un vajadzīgs tāds grūdienis, pieredzes apmaiņa un neliels valsts atbalsts Latgales reģionam šo kultūru audzēšanā. Tāpat kā lucerna un āboliņš, arī galega ir tauriņziežu dzimtas augs. Tikai to žāvējot netiek zaudētas sīkās lapiņas, kas ir galvenais proteīnu nesējs. Pie tam galegu atšķirībā no pārējiem tauriņziežiem var sēt arī tīrsējā. Kā teica vietējie zemnieki, tas esot būtisks priekšnoteikums zalāju kultūras izvēlē. Mums ir jāmeklē tāda zālāji, kas dot rezultātu un dot bez lielām pūlēm, lai sagatavojot šo zāli konservēšanai vai ganīšanai, augtu piena izslaukumi.
Latgales reģionā par nopietniem galegas audzētājiem varot nosaukt ne vairāk kā 5 zemniekus, taču uzskaitot visas galegas audzēšanas priekšrocības, Latvijas piena lopkopji nezaudēšot, ja par zālāju kultūru izvēlēsies tieši galegu. Speciālisti lēš, ka pēc dažiem gadu desmitiem līdzās liniem Latgales laukos zila jāziet būtu arī galegai.